Turpinām sarunas par Rīgu. Šodienas saruna ar Guntaru Vītolu būs par transportu, par iespējām, kas nav izmantotas. Guntar, kas Rīgā nav vēl izbūvēts tāds, kas padarītu šo visu lietu rīdziniekiem ērtāku, pieejamāku? Klau, Rīgā pietrūks galvenais. Tā ir vīzija, kur mēs ejam un kādu mēs vēlamies redzēt pilsētu, un tā skaitā transportu pēc 5, pēc 10 gadiem. Mēs runājam, ierīkosim vienu veloceliņu kaut kur un priecājamies par to parciņu un tā tālāk. Tas viss ir ļoti labas lietas, bet tie ir punktu veidi risinājumi. Ir jāsaprot, kas tad būs Rīgas transporta mugurkauls. Un viena no problēmām, to, ko mēs zinām, ir, kad mēģinam ierobežot autotransporta kustību pilsētā un notiek lielas cīņas, vai tur vajag, nevajag, cik daudz vajag. Bet, manuprāt, ir jāatgriežās pie vecās idejas, kas saucās park and ride, jeb stāvi un turpina braukt. Un no šī te park and ride koncepta, kas izskanēja jau, manuprāt, Ušakova laikā pirms tam, droši vien klausītājiem uzreiz paliks slikti, cik var atkal pie kārtējām vēlēšanām par to runāt. Lūk, bet es izstāstīšu par savu vīziju, un tad mēs varam par to parunāt, un katrs var spriest par sevi. Tātad Rīgā ir viena unikāla vēsturiska lieta, faktiski dāvana, kur izmaksāt šī brīža naudā miljardiem eiro, bet kura mums ir un kuru mēs neizmantojam praktiski vispār. Un tas ir dzelzceļš Liežu ceļš, kas apvij praktiski visu Rīgu pa cilpu, un vienīgais savienojums, kas iztrūkst, ir Ziemeļu savienojums. Bet arī tad, ja viņa nav, tāpatās mums ir šis dzelzceļa tīkls, kas agrāk tika taisīts vairāk rūpnieciskām vajadzībām, tur Liežu ceļu uz ostām, uz rūpnieciskām teritorijām un tam līdzīgi. Kurā gadsimtā, kuros gados? Labs jautājums. Un mums ir, teiksim, piepilsētas vilcieni, tie vivī, kas brauc, viņi nav slikti, bet šis Liežu ceļš nepilda to funkciju, kur īstenībā Rīgas plānotāji, arhitekti bija paredzējuši jau, manuprāt, vismaz 10 gadus atpakaļ piedāvāja, un kā šobrīd saka, nekas no tā nav realizēts. Tātad šis Liežu ceļš apkārt pilsētai varētu būt tā vieta, kur varētu izveidot daudz vairāk pieturu, un kas būtiski ļoti lētas autostāvvietas, jo faktiski dzelzceļam apkārt ir aizsargjosla, kur tu vari pēc būtības uzbērt šķēmbu laukumu, kaut ko tam līdzīgi, nekas dārgs, pilnīgi bezmaksas stāvvietas vietās, kur šobrīd nekā nav, un neviens to nekādīgi neizmanto. Un tālāk jau no šīm te pieturvietām, kas būtu tās park and ride sistēmas mugurkauls, tu vari veidot tālāk autobusu, trolejbusu vai es domāju, tas pamata transporta veids varētu tomēr būt tramvajs. Jo Rīgā kādreiz, starp citu, bija tā sauktais ielu dzelzceļš. Jebkas, kas iet pa sliedēm, tas ir dzelzceļš. Atšķirības starp vilcienu un tramvaju tikai tāda, ka viens ir smagāks un tur ir vajadzīgi gruntīgāk, teiksim, tie uzbērumi, sliedas tā tālāk. Un salīdzinājumam tramvaja sliežu klāja izbūvēja vajag aptuveni 1 000 000 eiro kilometrā, kad, piemēram, Rail Balticam, kas plānojās, tur vajag 20 reizes vairāk, un tā ir milzīga atšķirība. Jo tas ir tāpatās, kā tu paņemsi 100 eiro no savas kabatas, tu pagrozīsi, tā tomēr ir kaut kāda jau naudiņa. Bet savukārt 5 eiro, tu aizies izdzers kafiju, un tas nav galīgi nekas. Tā ir tā viena nianse. Tas, ko es sapratu no tavu teiktā, mums ir vēsturiski mantota infrastruktūra, par kuru, es domāju, ļoti daudz rīzenieki nemaz nezina, kuru iespējams ir uzlabot, sakārtot, piekārtot, izveidot, kā tu saki, blakus šīs te stāvvietas. Mums grūti tagad ir tā vizualizēt šo visu, bet faktiski tas atrisināt to, ka tev nav jābrauc, jāsperās iekšā Rīgas centrā, tu iekāpt šajā te pieturā, pa kuru iet attiecīgi tramvajs un nonāc tajā gala punktā, kurā tu vēlies nokļūt. Un interesantākā nianse ir tāda, ka Liežu ceļu platums ir tieši tāds pats kā tramvaja ceļu platums. Tas nozīmē, ka patiesībā, tā kā šie Liežu ceļi vispār Latvijā šobrīd tiek ļoti minimāli izmantot, jo kravu mums vairs no austrumiem nav,
Katru gadu mēs dodam subsīdijas aptuveni 100 miljonus, un tāpat laikā ap Rīgu mums ir šis burvīgais mantojums, kuru mēs Rīgas satiksmes infrastruktūrā neizmantojam. Un tam ir zināmi cēloņi. Piemēram, tas, ka dzelzceļš, kurš kontrolē šos tīklus, viņš jau atrodas valdības paspārnē, satiksmes ministrija, kā akcionārs tā tālāk, un tur bieži šī sadarbība nenotiek. Un savukārt pašā Rīgā ir ļoti interesanta situācija, ja mēs skatāmies attīstību, tur to mobilitātes un tā tālāk, tos departamentu, ar ko viņš pamatā nodarbojas. Viņš pamatā nodarbojas ar veloceliņiem un tikai. Tos ceļ daudz un par to daudz runā, un tā ir tā doma. Un tas ir tāpēc, ka Rīga faktiski ir devusi mandātu uzturēt šo transporta tīklu Rīgas satiksmē. Nu, reizēm izskan, kā šobrīd priekšvēlēšana laikā šis populistiskais aicinājums uztaisīt nakts transportu, vēl kaut ko, bet pa lielam tā sistēmiski pie šī mēs nedomājam. Un tas, ko es redzu, ir, ka mums ir jāveido sadarbība ar dzelzceļu, lai šis dzelzceļa aplis ap Rīgu kalpotu kā park and ride mugurkauls, ļoti daudz vietas, ļoti lētu stāvvietu izbūvēja, un tālāk jau domāt par tramvaju tīklu pievilkšanu klāt šīm te stacijām, un daudz viet tas turpat blakus vien ir. Tu teici par arhitektiem. Es sapratu tā, ka pirms jau vairāk kā 10 gadiem arhitektu birojas, kāds Rīgas arhitektu birojas, pie tā jautājuma ir strādājis. Jā. Vispār ir vairāki arhitektu biroji, kas strādājuši arī pie citiem konceptiem tam līdzīgi, un es piedalījos nesen tādā Zoomā par Rīgas transporta problemātiku, un tie visi jau ir veci kungi, kas tiešām strādā tur 10-15 gadus, šos te konceptus ir taisījuši, un viņu redzējums ir, ka Rīga neko no tā faktiski nav attīstījusi, un ne jau naudas trūkuma dēļ, bet tāpēc, ka vienkārši pietrūkst politiskās gribas. Politiskā griba ir atskriet, kaut ko ātri piedāvāt, tur ielikt koku puķpodā, uzlikt stabiņu, saremontēt vienu promenādi, palielīties to visu, un pilnīgi iztrūkst šī vīzija, lielā vīzija par to, kādā veidā mēs vispār varētu pilsētu taisīt. Un tāds labs piemērs. Mēs runājam par to, ka mums vajadzētu jauku savienojumu lidostu. Ļoti dabisks, atkal jau vēsturiski izveidots infrastruktūras elements. Mums tas pats tramvajs, viņš aiziet līdz Āgenskalnam. Un cik tur līdz lidostai? Varbūt tur 10 kilometri. Ja? Tad pa 10-20 miljoniem, kas faktiski ļoti niecīga summa, uz 1,5 miljārdu fona, mēs varam izveidot sliežu ceļu līdz lidostai. Un mums absolūti nevajag arī pēc kaut kādiem starptautiskiem kritērijiem būvēt tur ļoti dārgo Rail Baltica, ja, kurš ir paredzēts ļoti ātrai vilcienu un pietiekoši smagu tātad tehniski ierīču kustībai, kur tās izmaksas ir, es jau teicu, 20 reizes lielākas. Priekš kam to vajag? Es saprotu, ka tas attaisno to staģiem. Mums lidosta būtu kā 40 km attālumā no pilsētas, bet mūsu pilsētas centrs ir tik tuvu, kad es vispār nesaprotu šo. Pirmkārt tas, priekš kam mums vajag sliežu ceļu, kur ir 300 km/h ļoti smagam transportam. Tas ir viens. Otrs, tik tiešām mēs esam tik tuvu, ka, ja braucam mazāk, tas noteikti nebūs nekomfortabli tiem, kas brauc. Un atceramies trešo lietu. Starp tramvaju un tradicionālo vilcienu Vivī ir vēl šie te šnelbāni, ja, kas ir ļoti populāri Eiropā, kas ir kaut kur pa vidu. Tas nav neviens, ne otrs, tas vairāk tomēr uz dzelzceļa pusi. Tāds metro variants. Metro, jā, bet viņš iet virzemē, ja ir tunelis. Es runāju par tiem gabarītiem mērogu. Jā, tas ir kaut kas tāds nelielāks. Līdz ar to, ja mums ir sliedes, tad mēs viņus izveidojam lēti, līdz tai pašai lidostai mēs tur nokļūstam. Un tieši tāpatās jau vairākus gadus marinē šo sliežu ceļu izbūvi, piemēram, aiz Juglas nedaudz tālāk, tur uz, piemēram, līdz tam pašam depo, jā, kaut vai. Ja, tātad tramvajs patiesībā un sliežu ceļš ir tas pamat lieta, ko mums Rīgā vajadzētu. Jo viņam neviens netraucē, mašīnas netraucē, viņš brauc pa taisno. Ja? Un kas ir būtiski, pareizi saki, viņam neviens netraucē, un tu vari garantēt nokļūt, ja tev ir kaut kāda laika ierobežojuma no punkta, kur tu iekāp līdz punktam, kur tev ir jāizkāp. Absolūti, zemgrīdas tramvaji mūsdienās ir ļoti ērti un patīkami. Viņiem vienkārši Rīgā ir jābūt vairāk. Paldies, Gunter! Ļoti interesanti man bija visu to noklausīties. 7. jūnijas tuvojas. Mūsu sarakstu jūs zinat. Visu labu!